Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļas. Ceļā uz Jeruzālemi Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās iztālēm un skaļā balsī sauca: Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums! Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām. Tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja: vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā vien šis citautietis? Viņš tam sacīja: celies un ej! Tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, lai Tev slava un pateicība par Tavu vārdu dāvanu. Nāc, Kungs, un cel caur to savu valstību mūsu vidū un mūsu sirdīs, ka mēs uzklausīdami Tavus vārdus tiem paklausām, un caur to arī tiek stiprināta mūsu ticība. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šī notikuma saturs ārēji ir diezgan vienkāršs. Jēzus sastop 10 spitālīgi, jeb ar lepru slimi vīri. Tie sauc pēc žēlastības, un Jēzus arī atbild ar žēlastību un sūta tos pie priesteriem. Lai priesteri tos pārbauda un dod tiem zaļo gaismu, ka viņi var atgriezties sabiedrībā un pie savām ģimenēm. Pēc Jēzus pavēles visi dodas ceļā, un šajā ceļā pie priesteriem visi kļuva šķīsti, tātad tapa dziedināti. Un tad tikai viens no šiem 10 ieraudzījis, ka ir izdziedināts, griezās atpakaļ un slavēdams Dievu nāca pie Jēzus, krita uz sava vaiga pie viņa kājām un pateicās. Tad Jēzus viņam jautā, kur tad ir tie pārējie 9, vai cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu. Un tad noslēgumā Jēzus saka: celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Sausais atlikums no visa šī lielā notikuma bieži vien ir tikai tāda sausa moralizēšana par to, kā mums, kristiešiem, uzvesties. Jā, Dievs palīdz mums visiem un daudzi meklē pie viņa palīdzību, bet cik daudzi tad tiešām saņēmuši palīdzību viņam saka paldies? Tad vajag pateikties, nevis tikai lūgt Dievu. Neesi kā tie 9, bet esi kā šis pateicīgais samarietis. Tāda bieži vien ir galvenā doma, ko mēdz sludināt. Un es jau īsti nenoliedzu, ka mums vajag Dievam pateikties, jo bieži vien mūsu lūgumi un aizlūgumi pārsniedz pateicību daudzumu. Un tad jau no malas izskatās tā dīvaini, ka no Dieva mums kaut ko vajag, bet vai mēs saņēmuši viņa dāvanas atbildām vismaz ar savu pateicību? Arī apostols Pāvils saka: vienmēr un par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Vienmēr, nevis dažreiz.
Un tomēr, lai arī pateicība ir nozīmīgs elements mūsu ticības dzīves ceļā, tā nav šīs dienas sprēdīķa galvenais saturs. To mēs, protams, ņemam vērā, bet galvenais saturs šeit ir cits. Un mēs, kā labi luterāņi, šajā raksturvietā meklēsim ticību un domāsim par ticību. Vai šis teksts, kurā tiek dziedināti 10 spitālīgie, runā par ticību? Protams, runā. Ar to tieši šī raksturvieta tiek noslēgta, kur Jēzus izdziedinātajiem saka: celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Tava ticība tevi ir izglābusi. Tāpēc tālāk palūkosimies, kāds ir šī izdziedinātā vīra ticības ceļš. Jēzus nonāk apvidū starp Samariju un Galileju. Varētu sacīt, ka Jēzus dodas uz priekšu pa robežlīniju. Un tieši šajā robežlīnijā viņš sastop šos 10 spitālīgos vīrus. Un šī robežlīnija norāda uz toreizējo praksi un jāpat arī pavēli no spitālīgajiem izvairīties. Tie nedrīkstēja uzturēties tur, kur dzīvo veselie. Tie tika aizdīti prom, kaut kur uz attālo robežu. Tā nu galilieši bija aizdzinuši kādus no savējiem, savukārt samarieši kādu no savējiem. Un tā nu viņi tur nāvei nolemtie gaidīja savu liktenīgo stundu. 10 spitālīgi vīri, 10 ģimenes bez saviem galvenajiem apgādniekiem. Ja mūsdienās sievietes vēl kaut kā var izdzīvot un pašas bērnus izaudzināt, tad toreizējā sabiedrībā tas bija ļoti, ļoti grūti. Zaudēt ģimenē vīrieti nozīmēja lielu traģēdiju. Un toreiz uz spitālīgajiem jau tā arī skatījās, kā uz nāvei nolemtajiem. Ja tie aizvēra savas mājas durvis, tad uz neatgriešanos. Ja kāds šīs negantās slimības skarts izgāja pa durvīm, tad tikai vienā virzienā. Atpakaļ ceļa vairs nebija. Cilvēciski toreiz neviens šādiem slimajiem palīdzēt nespēja. Tikai un vienīgi, ja Dievs pats sniedz savu dziedināšo pieskārienu. Un tad šādiem nāvei nolemtajiem atlika cerēt uz kādu neparastu Dieva žēlastību un brīnumu. Bet tad izskatās, ka šie 10 kaut ko tomēr par Jēzu ir dzirdējuši. Nav skaidrs, ko viņi ir dzirdējuši, bet viņi cer, ka Jēzus Dieva spēkā var viņiem kaut kā palīdzēt. Viņi sastop Jēzu un sauc: Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums. Šis sauciens uz Jēzu mums parāda, ko viņi Jēzu redz. Viņi nesaka: Jēzu, tu dzīvā Dieva dēls, apžēlojies par mums. Viņi Jēzu neredz Dieva dēlu. Viņi saka un uzrunā: Jēzu, mācītāji. Tas nozīmē, ka viņi redz, ka caur Jēzu darbojas Dievs, nevis ka viņš patiešām ir Dievs mūsu vidū. Viņi sauca pēc žēlastības, un Kungs Jēzus žēlastību viņiem arī sniedza. Un mēs lasām, tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: ejiet un rādieties priesteriem. Lūk, šis, mīļie, ir īstais pagrieziena punkts. Jēzus ieraudzīja šos nāvei nolemtos. Bet runa šeit nav tikai par fizisku redzēšanu,
Jo tur, kur Bībelē mēs lasām, ka Dievs kādu ierauga, tas nozīmē, ka tur kaut kas sākas. Tur sākas kaut kas jauns. Šeit labs piemērs ir mācekļa Nataniela aicināšana. Es šajā brīdī jums neatstāstīšu visu šo notikumu, bet tad, kad Nataniels sastapa Jēzu, viņš izbrīnā jautā, kā tu mani pazīsti? Un tad Jēzus atbildēja, pirms Filips tevi sauca, es redzēju tevi zem vīdes koka. Nataniels uz to viņam atbildēja, Rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Jēzus atbilde, viņu nogāza no kājām. Nataniels bija pieredzējis to, ka pats Dievs uz viņu skatās. Un šim skatienam bija nozīme, tas deva viņa dzīvei jaunu sākumu. Tālāk notikumā Jēzus spitālīgos sūta pie priesteriem un notika, ka tie ceļā tappa šķīstīti. Ir interesanti, ka tiek lietot šis vārds šķīstīti, nevis izdziedināti. Vārds šķīsts attiecas uz garīgām lietām. Jā, protams, spitālīgie tika uzskatīti par nešķīstiem, bet tas nozīmēja to, ka viņi ir nošķirti no tempļa, no dievkalpojuma, no Dieva klātbūtnes. Bet tagad, kad viņi tika šķīstīti, viņiem ir atvērts ceļš uz dievkalpojumu. Un tad viens no šiem 10 piedzīvodam šo garīgo šķīstīšanu, mēs lasām, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām. Tas bija samarietis. Un tad atkal mēs šeit ieraugām vārdu redzēdams. Vispirms Jēzus ieraudzīja spitālīgos, un tad ceļā pie priesteriem vienam no tiem atvērās acis. Jā, viņš redzēja, ka ir izārstēts, bet viņš redzēja kaut ko vairāk. Dievs viņam bija atvēris ticības acis, un tās meklēja nevairs mācītāju Jēzu, bet Dievu Jēzu. No spitālības izdziedināts viņš piedzīvoja vēl lielāku brīnumu, spēju ieraudzīt Dievu Jēzu Kristu. Viņš Jēzu ieraudzīja ne tikai mācītāju, ne tikai kādu brīnumdari vai dziedinātāju, bet pašu Dievu, kas ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušos. Un tieši tāpēc Jēzus viņam noslēgumā saka, celies, ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Tu tagad vari ne tikai atgriezties savā ģimenē, bet tu esi uzņemts Dieva ģimenē. Tu neesi šķīstīts un izglābts tikai miesā, bet tu esi izglābts arī garā. Tava sirds ir šķīstīta caur ticību uz glābēju Jēzu. Tātad runa šīs dienas rakstu vietā nav tikai par pateicību. Runa galvenokārt ir par ticību. Ne vienkārši ticību, kas pieņem kādas lietas, bet par glābjošu ticību, kas pieķeras glābējam Jēzum. Savukārt pateicība, tā ir dzīves ticības pazīme. Līdz ar to mums ir jājautā nevis, vai es pateicos un cik daudz es to daru, bet jautājums ir par ticību. Vai mana ticība ir cieši saistīta ar glābēju Jēzu, vai es vispār saprotu, ko viņš manis labā ir izdarījis? Apostols Pāvils tieši uz to arī mūs šodien pamudina sacīdams, pārbaudiet sevi, vai esat ticībā. Izvērtējiet sevi, vai esat derīgi. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Ja ne, jūs tiekat atzīti par nederīgiem.
Runa tātad, es vēlreiz saku, nav par kādu tukšu ticību, kas pieņem tikai faktus. Es ticu Dievam. Es zinu, ka Dievs ir. Ticība Dievam ir tikai ārējā čaula, bet mēs ejam dziļumā un jautājam, kas ir aiz šīs čaulas. Mēs paklausām apustelim Pāvilam un pārbaudām sevi, vai esam ticībā. Mēs izvērtējam sevi, vai esam derīgi. Un vienīgais, kas mūs padara derīgus, jeb tas, kas mūsu ticību padara derīgu, ir Jēzus Kristus. Pāvils saka, vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Ja ne, jūs tiekat atzīti par nederīgiem. Bet, mīļie, vislabākais veids, kā pārbaudīt, vai Jēzus ir mūsos, ir nepētīt to, kas notiek mūsos. Emocijas šeit nebūs mums vislabākais padomdevējs. Ja es jūtu Jēzu sevī, tad viņš ir. Ja es gadījumā nejūtu, tad viņa tur nav. Ar šādu ezotēriku mēs šeit nenodarbojamies. Bet mēs pievēršam uzmanību nevis tam, kas notiek mūsos, bet tam, kas notiek ārpus mums. Precīzāk sakot, tam, ko mēs saņemam. Un šeit es nepateikšu neko labāku, kā to, ko ir sacījis pats Jēzus. Viņš Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā saka, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Šeit atcerēsimies, ka apustulis Pāvils liek mums sevi pārbaudīt, vai Jēzus ir mūsos. Un Jēzus pats arī atbild, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Šeit ir kaut kas tāds, kas mums ir jāturpina saņemt. Mums ir jāturpina saņemt Jēzu. Mums viņu ir jāsaņem tur un tā, kā viņš to ir pavēlējis. Un lai arī šajā rakstu vietā Jēzus runā par savu miesu un asinīm, runa šeit nav tikai par svēto vakarēdienu. Viņam ir jābūt mūsu dienišķajai maizei, kuru mēs meklējam katru dienu. Bet viņu mēs nemeklējam sevī, savās izjūtās, bet viņa vārdos un sakramentos. Un tomēr visu šo, ko es jums šodien sludinu, es nevēlos pagriezt kā tādu kārtējo moralizēšanu un pirksta kratīšanu, lai cilvēki vairāk nāktu uz baznīcu, uz dievkalpojumu. Runa šeit nav par likumiem, par noteikumiem, aicinājumiem, bet par ticību, kura ir ieraudzījusi visu to labo, ko Jēzus ir darījis un turpina pie mums darīt. 10 tika šķīstīti no šīs ļaunās slimības, bet tikai viens atgriezās pie Jēzus. Vienam ticības acis atvērās, bet pārējiem 9 nē. Mēs nezinām, kāpēc tiem 9 nē. Un mums šeit nav jājautā par viņiem, bet tikai par sevi. Ja mēs atkal pievēršam uzmanību citiem un jautājam par viņiem, nevis par sevi, tad šķiet, ka mēs sekojam vairāk tiem 9, kur neatgriezās pie Jēzus. Ja mēs jautājam un paliekam pie šī galvenā jautājuma, kur ir Jēzus un kur es viņu varu saņemt, ja viņš ir mūsu dienišķā maize un mūsu dziļāko ilgu un vēlmu
vēlmju piepildījums, tad mēs sekojam šim vienam, šim samarietim, kurš tika Jēzus ieraudzīts un kurš ieraudzīja Dieva darbu savā dzīvē. Un lūkšana tad šeit mums paliek tikai viena. Kungs, vairo mums ticību, vairo mums dzīvu ticību, kas meklē tikai Tevi. Āmen.